Krievija tikko uzsāka lielāko šī gada ofensīvu. Mērķis – pilnībā pārņemt Ukrainas austrumus, konkrētāk reģionu, ko sauc par Donbasu, kuru Putins vēlas kontrolēt kopš kara sākuma. Tas, kurš kontrolē Donbasu, kontrolē lielu daļu Ukrainas rūpniecības un resursu. Un tieši tāpēc abas puses jau vairāk nekā 4 gadus cīnās par katru centimetru tur. Ceļā uz turieni ir līnija ar spēcīgi aizsargātām pilsētām. Armijā to sauc par cietokšņu jostu. Iedomājieties sienu. Kamēr šī siena stāv, Krievija nevarēs nokļūt tur, kur tā vēlas. Tad Putins deva pavēlu uzbrukumam 21. martā 2026. gadā. Tā bija lielākā gājiena šajā gadā. Un 2 dienas vēlāk notika kaut kas dīvains. Viens no Putina partijas deputātiem nāca klajā mēdījos un paziņoja, ka Krievijas spēki virzīsies uz priekšu mierīgā tempā. Padomā par to uz mirkli. Tu tikko esi uzsācis lielāko gada ofensīvu. Gājiens, kam vajadzēja visu mainīt. Un tava paša partija ir televīzijā un skaidro, kāpēc viss notiks lēni. Tas nebija pārteikšanās. Tas bija Kremlis, kas pazemina gaidas, pirms galvenā kauja vispār sākusies. Un kad uzbrucēja puse jau atvainojas vēl pirms uzbrukuma, tas liecina, ka lietas nav notikušas kā plānots. Uzbrukums nesanāca pēc tam. Tas izgāzās jau pirms sākuma. Bet galu galā, kas notika, lai lielākā Krievijas ofensīva 2026. gadā jau nonāktu kaujas laukā sagrauta? Vēl pirms tā sākuma. Visā šī video laikā pievērsiet uzmanību vienai lietai. Katru reizi, kad Krievija spēr soli, kas izskatās pēc uzbrukuma, uzdodiet sev jautājumu. Vai tas ir uzbrukums? Vai arī reakcija, kas maskēta kā uzbrukums? Tu sāksi pamanīt likumsakarību. Un kad to ieraudzīsi, būs grūti to vairs neredzēt. Lai labāk saprastu šo stāstu, mums jāatgriežās pie 2026. gada februāra. Bet ne jau, lai atkārtotu acīm redzamo. Bet gan, lai parādītu to, kas parasti netiek teikts par to brīdi. Redzi, Ukraina uzsāka agresīvu pretuzbrukumu valsts dienvidos. Lielākā daļa šī kara analītiķu to uzskatīja par teritoriālu uzvaru. Galu galā viņi atgūta teritoriju, un tas taču ir labi, vai ne? Bet tas nebija galvenais jautājums. Ukrainas pretuzbrukums nebija tikai operācija teritorijas atgūšanai. Tā bija operācija, lai iznīcinātu resursus, kurus Krievija bija saglabājusi citam mērķim. Padomā par to šādi. Ja tu zini, ka tavs pretinieks taupa savus labākos spēkus nākotnes kaujai, ko tu dari? Tu izveido situāciju, kas piespiež viņu izmantot šos spēkus tagad, pirms laika. Tieši to arī Ukraina izdarīja. Agresīvi virzoties uz priekšu dienvidos, Ukraina piespieda Krieviju reaģēt. Un, lai reaģētu, Krievijai nācās pārvietot vienības, kas bija īpaši rezervētas pavasara ofensīvai. Ir piemērs, kas šo padara konkrētu. Krievijai bija militārā vienība, kas kaujās nebija parādījusies kopš 2025. gada augusta. Tā mēnešiem ilgi tika turēta rezervē, ārpus aprites, tikai gaidot īsto brīdi. 2026. gada martā šī vienība tika aktivizēta. Nevis lai uzbruktu, bet lai aizpildītu caurumu, ko Ukraina bija atvērusi dienvidos. Viena no svarīgākajām uzbrukuma sastāvdaļām tika iztērēta reakcijā, nevis uzbrukumā. Un skaitļi parāda, cik dārgi tas izmaksāja kaujas laukā. 19. martā, 2 dienas pirms oficiālās ofensīvas sākuma, Krievijas spēki veica uzbrukumu virzienā uz cietokšņu jostu. No aptuveni 500 nosūtītajiem karavīriem 405 tika nogalināti vai ievainoti, gandrīz 80% zaudējumu vienā vienīgā uzbrukumā. Par to ziņoja ģenerālis Sirskis, Ukrainas armijas komandieris, un apstiprināja Kara izpētes institūts, viens no vadošajiem militārās analīzes centriem pasaulē. Karavīri ar tikai vienas nedēļas apmācību tika sūtīti pret stipri aizsargātām pozīcijām, vēl pirms galvenā ofensīva vispār bija sākusies. Šeit jau var redzēt to pašu modeli, kuru lūdzām tev iepriekš novērot, atceries? Krievija rīkojās, bet tā tika piespiesta to darīt. Tas, kas izskatījās pēc iniciatīvas, patiesībā bija reakcija. Un šis ir tikai pirmais piemērs. Un šeit ir svarīga detaļa. Kāpēc ir skaidra zīme, ka militārā ofensīva ir izgāzusies vēl pirms tā sākusies?
Kad armija, kurai vajadzētu uzbrukt, sāk novirzīt uz aizsardzību tās pašas vienības, kuras bija atstājusi uzbrukumam, tas ir līdzvērtīgi bokserim, kurš bija taupījis labo roku izšķirošiem sitienam, bet pēkšņi spiests to izmantot, lai bloķētu negaidītu sitienu. Kad tu redzi šādu rīcību, ofensīva jau ir apdraudēta. Tas, kas notiek pēc tam, ir sekas, nevis plāns. Krievija deva šo signālu februārī, un marta ofensīva to apstiprināja. Bet, ja problēma būtu tikai karaspēkā, iespējams, Krievija vēl kaut kā spētu to kompensēt. Taču tas, kas notika marta pēdējā nedēļā, skāra kaut ko vēl grūtāk atgūstamu. No 23. līdz 27. martam Ukrainas droni pēc kārtas uzbruka abām lielākajām Krievijas naftas eksporta ostām Baltijas jūrā. Un pēc tam lielākajai reģiona naftas pārstrādes rūpnīcai. Iedomājieties šīs ostas kā krānu, caur kuru Krievijas naftas nauda izplūst pasaulē. Ukraina devās turp un aizgrieza šo krānu. Saskaņā ar Reuters aprēķiniem, kas balstīti uz tirgus datiem, uzbrukumi samazināja aptuveni 40% no kopējās Krievijas naftas eksporta jaudas. Aģentūra to nosauc par smagāko piegādes pārtraukumu mūsdienu Krievijas vēsturē. Tas jau jebkurā laikā būtu nopietni, taču brīdis, kad tas notika, padara šo uzbrukumu par kaut ko atšķirīgu. Tajā pašā nedēļā globālās naftas cenas pieauga kara Irānā dēļ. Vēl precīzāk, tāpēc, ka viena no galvenajām pasaules naftas jūras transporta ceļiem bija slēgta. Kad pasaules tirgu ir mazāk pieejams naftas, cena strauji pieaug. Un kad cena strauji pieaug, tie, kuriem ir nafta, ko pārdot, nopelna milzīgas summas. Krievija atradās ideālā pozīcijā, lai gūtu peļņu, nopelnot līdz pat $150 miljoniem papildus dienā cenu kāpuma dēļ. Ukraina devās turp un ne tikai iznīcināja vienu rafinēriju, tā iznīcināja cauruli, pa kuru šī papildus nauda plūda ārā. Šī detaļa ir ļoti svarīga, jo tā maina visu. Militāra ofensīva maksā naudu, karavīri, munīcija, degviela, loģistika, tas viss ir jāfinansē. Ja ieņēmumi, kuriem vajadzēja sasniegt maksimālo apjomu, tika samazināti tieši šonedēļ, Krievijas problēma vairs nav tikai karaspēks. Tā kļūst arī par finanšu problēmu. Un tieši šeit problēmas sāk krāties. Krievija gandrīz visam ir atkarīga no savas valsts dzelzceļa. Tā pārvieto apmēram 87% no visas valsts kravas, ieskaitot munīciju, degvielu un aprīkojumu armijai. Bez tās fronte apstājas. Bet šī dzelzceļa sistēma ir iekšēji sabrukusi. 2026. gada sākumā uzņēmums bija uzkrājis aptuveni $52 miljārdu parādu. Sliktākais finanšu brīdis 16 gadu laikā. Darbinieki tiek atlaisti. Aptuveni 200 vilcienu tiek atcelti katru dienu. Ieguldījumi tika samazināti. Un zini, kas ir vēl sliktāk? Lai finansiāli izdzīvotu, dzelzceļam būtu nepieciešami komerciālie ieņēmumi. Bet valdība pieprasa, lai tas prioritāti piešķirts militārajām kravām. Tas izstumj komerciālo pārvadājumu un iznīcina tieši tos ieņēmumus, kas dzelzceļam nepieciešami, lai izdzīvotu. Karš prasa dzelzceļu. Bet dzelzceļš tiek iznīcināts kara dēļ. Tas ir kā strādnieks, kuram nepieciešama alga, lai samaksātu rēķinus. Bet darba devējs pieprasa, lai viņš strādā par velti. Jautājums nav par to, vai viņš apstāsies. Jautājums ir, kad? Tagad nāk klāt aspekts, kas to visu saista kopā. 24. martā Donalds Trumps publiski paziņoja, ka Ukraina un Krievija ir tuvu miera vienošanās panākšanai. 2 dienas vēlāk Zelenskis tieši tam iebilda. Viņš teica, ka nav bijis reāla progresa, ka Krievija turpina izvirzīt tās pašas prasības kā vienmēr. Un visu šo laiku Krievija nav pārtraukusi uzbrukumus. Valsts, kas patiesi vēlas mieru, neuzsāk savu lielāko gada ofensīvu, kamēr runā par vienošanos. Bet valsts, kurai ir nepieciešams iegūt laiku, lai atjaunotu zaudēto, lai gaidītu, kad atbalsts Ukrainai vājināsies, lai uzlabotu savu pozīciju pirms pa īstam sēsties pie sarunu galda. Nu, tā dara tieši to. Šis miera naratīvs kalpo Krievijai uzreiz 3 frontēs. Pirmkārt, tas samazina starptautisko spiedienu. Neviens nevēlas izskatīties tā, it kā būtu pret mieru. Otrkārt, tas šķeļ rietumu atbalstu Ukrainai.
jo daļa sabiedrības sāk jautāt, kāpēc turpināt finansēt karu, kas gandrīz jau ir beidzies. Un visbeidzot, tas dod iespēju Putinam jebkuru rezultātu pasniegt savai tautai kā veiksmīgu diplomātiju. 3 mērķi, 1 miera paziņojums. Un tas nav nekas jauns. 2022. gadā, kad sākās karš, Krievija Turcijā veda sarunas ar Ukrainu, vienlaikus pārkārtojot savus karaspēkus. Kad viņi bija pabeiguši pārvietoties, sarunas vienkārši apstājās. Modelis ir tāds pats arī tagad, tikai šoreiz Krievijas pozīcija ir daudz vājāka nekā tā bija 2022. gadā. Tagad ir iespējams salikt visas daļas kopā un nosaukt to īstajā vārdā. To, ko neviens oficiāls paziņojums tev neparādīs. Apstājies un padomā. Ofensīva bija mazāka nekā tika paredzēts, jo rezerves tika iztērētas reaģējot uz Ukrainu februārī. Naftas ieņēmumi, kuriem vajadzēja to finansēt, tika samazināti tieši pašā maksimumā. Dzelzceļš, kas pārvada apgādi, atrodas nopietnā finanšu krīzē. Un miera sarunas, tās darbojās vairāk kā stāstījuma piesegs, nevis kā īsts nodoms. Viss notiek vienlaicīgi. Zini, kā to sauc? Sabrukums, kas maskēts kā ofensīva. Atceries, kā mēs sākām šo video? Runājot par armiju, kas ierodās vissvarīgākajā kaujā ar mazāk nekā bija iekrājusi. Tagad var redzēt pilno ainu. Šī armija nezaudēja savas rezerves neuzmanības dēļ. Tā tika spiesta tās izmantot pirms laika. Tā nonāca izšķirošajā brīdī, bez nepieciešamā, bez naudas, lai uzturētu uzbrukumu. Un ar dzelzceļu, kas piegādātu apgādi, nonākot krīzē. Un tomēr pasaulē tiek pasniegts tā, it kā tā uzvarētu. Tas ir tas, kas padara šo brīdi unikālu. Tā nav tikai neveiksmīga ofensīva. Tā ir vesela sistēma, kas zaudē spēju atgūties. Sabrukums nav tad, kad viss sabrūk uzreiz. Sabrukums ir tad, kad plaisas uzkrājas pārāk ātri, lai tās varētu salabot. Tas ir tad, kad tu novirzi roku, ar kuru vajadzēja sist, lai bloķētu, un tad saproti, ka tev vairs nav sitiena. Krievija ir šajā punktā. Tā nepiedzīvo redzamu sabrukumu. Bet tai vairs nav vietas kļūdām. Un visredzamākā zīme tam nenāk no kaujas lauka. Tā nāk no iekšienes. 53% Krievijas pilsoņu vēlas miera sarunas. Saskaņā ar neatkarīgu pētījumu, kas veikts 2026. gada februārī, ir 26. Un valdība pastiprina bloķēšanu Telegram. Platforma, kurai Krievijā ir gandrīz 96 miljoni lietotāji. Ar pilnīgu bloķēšanu, kas plānota 1. aprīlī. Platforma, kuru paši Krievijas valdības aģentūras izmanto saziņai, tiek bloķēta no tās pašas valdības puses. Padomājiet par to. Maskava ir galvaspilsēta. Tur dzīvo virsnieku, politiķu un cilvēku, kas uztur šo režīmu, ģimenes. Ja jums ir jāslēdz no viņiem tas, kas notiek, no cilvēkiem, kuriem vajadzētu būt jūsu pusē, tad problēma vairs nav ārpusē. Kad stāstījums un realitāte tik ļoti atšķiras, viena no abām piekāpjas. Un stāstījumi neuzvar kaujās. Ja tuvāko nedēļu laikā Krievijas ofensīva cietokšņu joslā iegūs reālu spēku, tas ir patiešām virzīsies uz priekšu, to Ukrainas austrumu pilsētu virzienā, tad daļa no šīs analīzes būs jāpārskata. Tas nozīmētu, ka Krievijai joprojām ir lielākas spējas nekā pašreizējās pazīmes liecina. Bet, ja ofensīva turpināsies sadrumstalota, bez būtiskiem panākumiem, kamēr Krievija turpina zaudēt pozīcijas dienvidos, scenārijs apstiprinās. Un šī stāsta nākamā nodaļa sāk rakstīties pati no sevis. Visatklātākais rādītājs tam nav teritoriālais. Tas ir cilvēciskais. Krievija ir nonākusi līdz tam, ka spiež jaunām sievietēm no Centrālāzijas, kuras izcieš sodu Krievijas cietumos, kalpot armijā apmaiņā pret brīvību, piedāvājot aptuveni $26,000 par 1 gadu dienesta. Šo sieviešu ģimenes saņem izmisīgas vēstules, lūdzo palīdzību, lai pretotos vervēšanai. Tā nav uzvarošas armijas uzvedība. Tā ir armijas uzvedība, kas meklē jebkuru pieejamo cilvēku. Un vēl ir jautājums par sarunām. Trumps vēlas vienošanos līdz 2026. gada jūnijam.
Ja viņš spiedīs uz Ukrainu atteikties no teritorijas, Vai arī, ja Eiropas atbalsts vājināsies, līdzsvars mainās. Nevis tāpēc, ka militārā situācija pēkšņi mainītos, bet tāpēc, ka karus uztur arī politiskā griba. un šī politiskā griba ir vēl neparedzamāka nekā tanki. Šī nedēļa parādīja, ka lielākais Krievijas ofensīva 2026. gadā. Kaujas laukā nonāca jau iedragāta. Nevis lielas sakāves dēļ, bet gan virknes kļūdu dēļ, kas pakāpeniski uzkrājās. Katra šķita saprātīga tajā brīdī, bet kopā radīja problēmu bez vienkārša risinājuma. Tā tiek izšķirti konflikti. Nevis viena vienīga kauja. Virknē kļūdu, kuras, kad beidzot spēja ieraudzīt visas kopā, Jau ir par vēlu, lai tās labotu. bet varbūt pats svarīgākais šajā video – nav tas, kas notika ar Krieviju. Tas ir tas, ko šis gadījums atklāja par kaut ko lielāku. Katra varas sistēma, kad tā sāk patiešām zaudēt, tā mēdz darīt to pašu, attēlo katru soli tā, it kā tas būtu daļa no plāna. Tā pasniedz reakciju kā stratēģiju. Sakāvi sauc par pielāgošanos. Un jo vairāk realitāte spiež, jo skaļāks kļūst narratīvs. Problēma ir tāda, ka narratīva nesalabo dzelzceļu. Tā neatjauno karaspēku. Tā neatjauno naftas ieņēmumus. Kādā brīdī realitāte prasa savu. Un nav iespējams samaksāt. Tas nav raksturīgs tikai Krievijai. Tā ir likumsakarība. Un tagad, kad tu proti to atpazīt, tu redzēsi to arī citās vietās. Un kā tev šķiet, vai tu tici, ka Krievijai vēl ir iespēja mainīt situāciju tuvākajos mēnešos, vai arī pavasara ofensīva bija pēdējā lielā Putina likme? Atstāj savu viedokli komentāros. Ja šis video tev šķita saprotams, dalies ar to ar kādu, kurš seko līdz konfliktam. Un ja vēl neesi abonējis kanālu, šis ir īstais brīdis. Katru nedēļu ir jauna analīze, bez liekas runāšanas. Līdz nākamajai reizei!